Jā, gribēju teikt visiem padalīties vienu lietu. Arī, zin kā, arī mūsdien draudzēs tāds ieviesies tāda lieta, kad jā, nu pienāk mācītājs un tagad viņš tā kā saka, nu kā mēs jūtamies visi, jā, tas tā kā būtu kaut kādā, jo jāsaprot, ka draudz tā nav kaut kāda izklaides vieta, jā, un arī šajā draudzē, jā, nu, nerunāsim jā, tādas lietas, kad lai izklaidās, jā. Kāds varbūt teiks, nu, pasaka kaut ko skaistu, kaut ko, jā. Nu, ir jā lieta, ko noteikti kā ticīgai var runāt, tas būs iedrošinājuma vārds, jā, mūsu ticības tālākā dzīvē, un, jā, mūsu cīņā ar grēku, niekāriem, kas mūsu galvenais uzdevums, esot šeit, nu, kamēr mēs esam šeit dzīvojam, jā, uz zemes. Un tad tāds iedrošinājums būs, jā, un parādīšu arī tā praktiski, to praktisko pusi šajā cīņā. Jo es ticu, ka mēs visi, un arī tu, kas skaties un klausies, ka arī tu esi tas praktizētājs, jā, jo es arī centīšos, tas mans kaut kāds, es nezinu, aicinājums, nu, kad grib tā kā, nu, parādīt tos praktiskos vairāk arī momentus, jā, teiksim tā, būs arī raksturvietē no Bībeles, jā, nu, kur to pamatošie to visu. Un tā kā jau rakstā nosaka, kādi mēs esam kā ticīgie, jā, jo, teiksim, tad, kad mēs stāvēsim Dievu priekšā, tad tev jau neteiks, nu, cik tu izlasīji grāmatas, jā, nu, jo tev tas būs jāparāda tās zināšanas tavā dzīvē. Tur jau tas būs, jo mūsu dzīve ir tā, kas mēs, tā teikt, mūsu tā grāmata, jā, lasās mūsu dzīvē. Jā, ir dažādākās situācijās, visādās kārdinājuma situācijās, jā, un šodien tad arī gribēju tas būs ar kā iedrošinājums, jā, jo mēs, nu jā, nu mēs esam, jā, dzīvojam ar cilvēkiem, jā, esam 21. gadsimtā, jā, mēs nedzīvojam 5. gadsimtā, jā, bet tāpatās arī mums nekas nav mainījies, arī Dievs no mums atprasīs, jā, kā mēs esam, ko mēs esam darījuši ar savu dvēseli šajā īsajā laikposmā. Un tātad, jā, mēs, protams, cīnamies, un mums ir, mūsu dzīvēs ir, nu, kā teikt, daudz pārbaudījumu un, nu, arī cīņu par šīm iekārēm, grēku, un mūsu sirdīs tātad dzīvo daudz iekāras, jā. Un katram viņas ir, protams, savs. Un šodien raksturvieta, ko es minēšu, būs, protams, tas ir stāsts, jā. 1. Samuēla 17. nodaļa. Visu, jūs varat to izlasīt mājās, ja nelasīšu tagad visu, jā, bet variet tā nu, mājās un pārlasīt, jā. Tagad es atsevišķi tādu dažs pants jau nolasīšu. Tas ir stāsts par Dāvida cīņu pret Goliātu, jā. Un, protams, arī mūsu dzīvēs ir šie Goliāti, par ko ir jācīnās, jā. Jo tāpēc, ka mums ir cīņa šajā te, nu, šajā te telpā, jā. Gara telpā, jā, kur ir šie te dēmoni. Jā, un tas ir labi, ja Dievs mums ir apslēpis to visu, jā, šo te, kas darās mums apkārt, jo būtībā, nu, ja mēs ieraudzītu, par ko mums ir darīšana, kas mums stāv pretī, tie tiešām būtu reāli Goliāti, jā, jo tur var būt tiešām reāli tāds dēmons, kurš ir, nu, mājas lielumā, jā, pilnīgi reāli, jā, tas var būt kaut kāds pūts vai tāds kā Goliāts, jā, kurš bija kaut kādi 3 metri. Jā, kurš ir muskuļāns, jā, un, protams, ka tur tas ļaunums, tas viss tā ļaunums, jā, jo viņos jau nav nekā laba, jā, jo, teiksim, tagad, kad mēs dzīvojam pasaulē, tad cilvēkā tomēr ir kaut kāda daļa, jā, katrā cilvēciņā ir tomēr tas, nu, arī pozitīvais, jā, tomēr tas atkarībā, tas tā gradācija jau, kā viņš tur ir samaitājies, tas ir cits jautājums, bet tomēr ir tas pozitīvais, ja tur ir dēmonam jau viss caur ļauns, jo viņš visu laiku, tā tums, iekš tumsas, jā, kā teikt. Nu, protams, tad arī mūsu dzīvēs, jā,
jācīnās pret šiem Goliātiem, bet es gribēju te vērst tādu uzmanību, jā, kad pienāk kaut kā tāda mirkļi, ka mēs tā kā buksējam, tā kā, ka tas Goliāts sāk pār mums pārņemt, jā, nu, tā kā teikt, nolikt mums pie vietas, un sākās tas viena no tādām arī sātaniskām viltībām, jā, kad tāpat kā arī Goliāts, ja, kad viņš izgāja priekšā Dāvidam, ja, tad tie pārējie visi, kas tur bija, ja, viņi ievērojot, viņi nobijās. Viņi pat nebija vispār mēģinājuši viņam tur kaut kur skriet, ja, virsū, ja, bet viņi jau uzreiz jau bija nobijušies, stāvēja malā, ja, un neviens nenāca. Tas ir viens no tādiem, ko arī, teiksim, tā ir tā sātuma taktika dēmoni, ja, kad viņi tieši pasaka, ka tu cīnies par kaut ko svarīgu, ja, tas ir mums katram ir savu dominējuši, tāpēc mums ir jāskatās, mums ir jāpēc sevi, mūsu dvēseli, ja, mūsu sirds sajūtas, ja, jāuzmana, mūsu doma pasauli jāuzmana un jāpēc, kas tur notiekās. Nevar būt tā, ka ticīgais vienkārši tur paiet dienu, viņam tur visur te ir kišmiš, šite ir kišmiš, jā, plus vēl vārdos, jā, nu tā nedrīkst būt, jā, jo tāpēc tev, protams, tu teiks aizbildināsies atkal veco, labo, jā, bet tie jau bija citi laiki, tur jau bija tūkstnesis, tur jau tie jau bija citi cilvēki laikam, jā, nē, tev arī, tāpēc tev Dievs ir devis prātu, jā, tāpēc Dievs ir devis tev laiku, jā, tu nevari aizbildināties, man nav laika, man jāstrādā, man jābaro ģimeni, man saprot vienu lietu, tu arī glābties tajā vietā, kur tu esi, ar to, kas tev ir iedots. Kāpēc, kas tas ir tāds pa stulbību, ko citi ir kur izdomājuši, kad tagad man obligāti, jā, ja es gribu sasniegt augstu garīgo līmeni, un jāskrien tagad uz klosteri. Kas tās pa muļķībām ir kaut kāds iedomājoties, un tur var iznākt tā, ka atnāk šajā tiesas dienā tāds, kas ir klosterī dzīvojis, jā, pēdiņams ir klosterī, jā, es nezinu, es tagad neteikšu, ka tie klosteriem kāda tagad situācija, viņš atnāk Dievu priekšā, un Dievs viņam pasaka, es tev nepazīstu, tagad atnāk varbūt kaut kāda apkopēji, jā, kas ir kaut kādā, nezinu, lielā uzņēmumā, kaut kur slauki ielas vai kaut ko, un Dievs, viņi ir tikumiski augstāka nekā tas tur, kas klosterī. Jā, reāli tāda situācija var būt. Tāpēc, ka viņi ir izmantojuši tos apstākļus, to situāciju un pavērst uz to pa labi. Tas ir pazemojusies Dievu priekšā, cik tas ir saviem spēkiem cīnījusies, jā, arī jā, pret šiem Goliātiem, bija viņas dzīvē, ja. Un tātad šī sātuma taktika, ka tev nesanāks, meti visu to pie malas, ja, tu jau esi cik jau reizes, šito visu jau vienu un to pašu, tu jau tikai malu par riņķi, ja, kā kāms ritenī tu skrien, ja, un nevar no viņu tikt ārā, ja. Un tā ir tā viltība, tas bija arī Dāvida un Goliāta gadījumā, ja, bet vēl viena lieta ir, ja, to stūlīt mums parādīšu, ja, tad 1. Samuēla 17:45. Bet Dāvids sacīja filistietiem: Tu nāc pie manis ar zobenu un šķēpu un kaujas vālu, bet es eju tev pretī tā kunga Cebota vārdā, kas ir Izraēla karapulku dievs, kuru tu esi izaicinājis. Tālāk, 46. Šodien tas kungs tevi nodos manā rokā, un es tevi nositīšu, un tavu galvas tev nocirtīšu, un tavu līķi līdz ar filistiešu karapulku līķiem. Vēl šodien es nodošu putniem zem debesu un zvēriem virs zemes, lai visa pasaule zina, ka Izraēlam ir Dievs. Un tātad, ticīgiem tātad šī taktika, kā cīnīties, jā, un kad mēs arī esam šādās situācijas, tad vienmēr dar atcerēties to zinu, ka bez Dieva mēs nespēsim to paveikt. Jā, un tāpēc tas arī bija šī atslēga visam, tas, kad šī uzticība Dievam, jā, kur mēs arī, ar ko mēs cīnamies, jā, kā mēs varam šos Goliātus pieveikt. Protams, ka jāsaka, ļoti daudzos gadījumos mēs esam
kā teikt, pašpaļāvīga. Mēs daudz kur gribam tā kā paveikt to paši ar saviem spēkiem, kas ir nepareizi. Un tad ir otrais variants, protams, tas arī ļoti slikts variants, tas ir šī te, kā teikt, ka tu visu laiku gribi, lai Dievs tev ieliek šajā te maģiskajā ķerrā vai zelta ķerrā, un tad viņš tev, jā, vadās. Un tad ir bieži, kad ar šiem cilvēkiem vadi mani. Visdrīzāk Dievs izdarīs tā, ka viņš tev izmetīs no tās ķēras kaut kur krūmos ārā. Tā būs tā viņa vadīšana, jā. Vai iedos tev pat dibētajā kārtīgi. Lai tu beidzot atmosties, ja sāc kaut ko darīt, bet ideālākais versija, tas vienmēr ir jāatcerās, tāpēc jau mums arī, ziniet, ka arī tā kā Dāvids, ja, kā jūs redziet šajā gadījumā, ka viņš pateicās, viņš to pievērš šo Goliātu, tāpēc, ka viņš paļāvās Dievu, viņš no savas puses gāja, ja, bet tādā pat laikā viņš arī piesauca Dievu. Un tā ir vispareizākā, tā ir šī sadarbība. Un kāpēc tik daudz reizes Dievs, saprotiet, kur tā lieta ir? Kāpēc viņš neatbrīvo daudzos gadījumos, vai arī šis ticīgais neuzvar? Tāpēc, ka viņš ir ļoti daudzos gadījumos uz sevi paļāvies. Viņš ir piesavinājies sev ļoti daudzos gadījumos. Ja? Tipisks piemērs tāds mazais, jā. Ticīgais domā, ziniet, es jums gribu kaut ko padalīties, jā. Man uzbruka konfekte, un es viņu atsitu. Jā, baigi labi. Un saprotam, kas te notiekās? Es zinu, es diezgan paskārt runāšu, bet laikam tas ir jāpasaka. Tu nedrīksti piesavināties tev, ir obligāti, tāpēc ir jāpasakās Dievam, jā, jo tāpēc, ka tas ir viņa nopelns. Jo ar viņu palīdzību es to pieveicu, bet mēs to daudzos gadījumos, jā, arī es atzīšos, mēs to aizmirst. Un arī, daudz citu to aizmirst, jā. Jo viņi to uzskatīt, kā tas ir pašsaprotam, bet nē, tāpat kā arī šī Dāvida un Goliāta gadījumā, jo viņš teica, ka Dievu tā kunga Cebotu vārdā, jā. Viņš neteica, ka es eju tagad, jā. Un te ir tā atšķirība, un tāpēc arī Dievs daudzos gadījumos tas ticīgais tāpēc brīnās, vai kāpēc neizdodas tos Goliātus uzveikt. Tāpēc, ka tu esi bijis pašpaļāvīgs. Viens ir, jā, kad pilnīgi un galīgi guļ, jā, divānā, jā. Tas ir trāka, bet tieši šī te pašpaļāvība, jā, uz sevis, jā. Jo tāpēc, ka tikai Dieva šī žēlastība ir spējīga sasaistīt šo grēku, jā, šo iekāru, jā, kas mēģina līst ārā no mums. Vienalga, kas tā būtu, vai neapmierinātība, vai dusmas, vai netiklība. Jā, tas ir ne tikai sajūtās, jā, šodien es neizplūdīšu par tām sajūtām, jā, bet arī domās, jā, arī tas mums jāpatur prātā, ka tik līdz mums nāk kaut kāda doma, mēs varam tā, es jums tagad parādīšu, jā, praktiski piemēram, jūs varat tik līdz apnāk kaut kas, mēs varam lūgt, jā, apmēram tā Dievs piedod, kas tas tāds pa netīrību, Dievs palīdz man, es negribu šito drāņķi, kas man tur visu laiku verdzina tajā prātā. Un viss, un saprotiet, un uzsau mēs niknumu, jā, šeit mēs varam šo niknumu pret tām pretīgām domām, ja es visu vārdu, es ienīstu tās domas, es ienīstu tās pretīgās sajūtas, un te savu niknumu likt ārā. Un kas notiekās? Jā, ticiet man, būs jāpacīnās, jā, būs jāpaspurojās. Jo tas tev nebūs te, jā, ka tu ej ar šokolādes zobenu virsū, jā, Goliātam, jā, vai es nezinu ko. Jā, nedomājiet, ka tas būs tā, kad ienaidnieks tā aizies tik viegli. Tur būs jāpacīnās, un te jau ir tas moments, jā, un kad būs šitā izdarīts no manas puses, un tad plus vēl arī piesaucot Dievu, jā, un tad arī tas tiks sasaistīts, jā, tas aizies prom vienkārši. Protams, tad beigās šī pateikšanās, jā, Dievam. Jā, kā te arī teiks 46. pantā, lai visa pasaule zina, ka Izraēlam ir Dievs. Jā, tas ir visu laiku, jūs ievarat Dāvids arī to, arī šajā gadījumā šo
par šo Goliātu, viņš nekur neatmet Dievu, jā. Viņš pasaka, ka viņš ir tā palīdzība, kuras ir. Nu, tas arī ir tāds, protams, kad ir gadījumi, arī es jums pateikšu, kad arī paša dzīvē ir tiešām reiz, kad tas piemirstās. Bet arī tas ir nu, kā lai to pasaka, ir jārada šis ieradums. Mums ir jāizstrādā kaut kādi ieradumi, kaut kāda cīņas taktika, teiksim, tāpat kā citam ir ieradums, ja viņš pieceļās, viņš aiziet, jā, pie spoguļa, tad viņš nomazgā, seju, citam tas nav ieradums. Redzēt, tie ir ieradumi, labie ieradumi izstrādājas, tāpat arī garīgā dzīvē mums jāizstrādājas kaut kādiem ieradumiem, tik līdz tev nāk kaut kāda doma, kā būtu jābūt. Aha, tev ienāk, aha, viss, aiziet, tev aiziet, vai lūkšana, jā. Dievs palīdz man, jā, lai Dievs negrib šitajā dēmonismu varā būt, vai negrib būt tās sasaistīts, jā, un tad tu piesauc Dievu, jā, un viss, un pateicies, kā, nu, super, paldies tev, Dievs. Sajūtām tas pats, kaut kādi kārdinājumi, kaut kas nāk ārā no mums, atkal mēs ievērojam, kas no mums tur lien ārā. Saprotu, tā ir sevis pētīšana. Un tā šajos gadījumos, kad mēs tā sāksim rīkoties, tad arī izstrādāsies šie labie ieradumi, jā, kas pārējais kā automātā. Mums vairs nebūs tā, ka pilna galva piebāsta ar domām kaut kādām, jā, kaut kur mēs kaut kur plivinamies, kaut kur, jā, un tad brīnās, jā, tad atnāk, kā nopūst riepiņi, jā, oi, palūdziet, draudz, palūdz, mēt mācītāji, es esmu pārstrādājis, man, nu, kas tas tāds ir, jā, tāpēc, ka tu jau neesi, tevī nav izstrādājušies šie cīņas ieradumi, saproti, un tāpēc jau ir, un tāpēc brīnās, jā, ka, nu, atmoda, jā, nu mēs visi atmoda sākās ar tevi katru pašu, jā, šeit, sāc disciplinēties, sāc prātā disciplinēties savās sajūtās, ko tu runā, jā, nevis lidot visu laiku, nevis tikai atnākt, kaut ko draudzēt, pagrozies, jā, zini, jā, nu, piedodiet, jā, tāds esmu, jā. Šodien tā paskarbāks sanācis, bet man bija tas uz sirds vienkārši pateikt, jā, jo nepietiek tikai, es vēl viens nobeigumā stāstīšu, jā, tad es beigšu, jā, Guntis, vecais labais Guntis, jā, mums nāks palīgā. Un Guntim bija, nevis bija, bet ir draugi, jā, viņam ir, jā. Un kaut kādu laiku apakaļ, 9 gadi vai 8 gadi, jā, Gunts ar draugiem bija vienā draudzē, vienā ielā, jā, tur neminēšu to ielu. Un bija rīts, un bija vasara karsts, un bija atvērtas durvis, jā, viņas bija no plasmas, un tad gāja garām tāda kompānija ierēbus, jā. Un kas notikās, protams, tās durvis, tur bija iebāsts tām durvīm kaut kāds koka gabals, un tad šis viens ierēbušais cilvēks tās durvis no visas izlika visu savu žultu uz tām durvīm, un tad Guntis gāja ārā, skatīties kaut kas tad te notiek tagad, jau brauliks iet ārā, nu jau tūlīt būs, un Guntis vēl dabūja pat ciskām ritīgi, bet tam pārgrupējās, viņi ienāk iekšā, jā. Un tagad, Gunts ar tiem pārējiem, tagad iesim ārā skaidroties ar viņiem, ar šiem te. Tagad ir jautājums, kur tad palika Kristus mīlestība, kur tad palika baužu pildīšana, tev sit pa vienu vai pagriezt otru, jā. Tagad, jā, visu tādu, jā. Nu, iesim parādīt, kas mēs esam, jā, kristieši. Viss, redzēt, tāda viena maza epizode, jā, tā varbūt tās atnāk tur, jā, pagurīties tur, draudzēt. Tā.
Labi, tas ir tāds pārdomāji bišķiņi, bet jā, katrā gadījumā tā bija neliela novirze, jā. Laikam bija vajadzīgs ir šāds, jā, tāds bišķiņi augstu ūdeni uzliek. Bet, nu, jā, nepadodamies, jā, visforšākais tas ir pie Dieva, kad, saprot, kā cilvēkiem parasti viņi skatās daudzos momentos, tie tā miesiski, jā, nu, teiksim, un nesanāk uzreiz jau viss jau nolēmts, jau norakstīts, jā, jau tas būtu arī, ka piedalās sacensībās, dabū otro vietu, tas jau ir lūzers, neveiksminieks, bet pie Dieva tā nav, viņam galvenais ir šī darbība, šis process, tas, ka tev nesanāks, jā, paskatieties arī uz svētiem. Viņi tā uzreiz arī nekļūst svēti, jūs domājat, ka viņi uzreiz, kā pāris mēnešu laikā sasniedz šo svētumu, nu nē, tāpatās viņiem bija asaras, viņiem bija klupšanas, jā, un caur šiem klupšanām viņi izdarīja izvēli, nē, es nepadošos, es turpināšu šo cīņu, lai ko tas Golijāts teikt, ka tu sīkais suns, tev nesanāks jau. Bet viņi to ignorēja, un viņi turpināja, tāpēc arī es novēlu turpiniet un nepadodieties, lai arī kāds būtu tas temps, jā, mēs kāds ejam savā tempā, jā, bet galvenais neatstājām, jā, šo cīņas lauku, un lai izdodas, dārgie brāļi māsas, sveitīgi jums.